Laipni lūdzam Unimax darbnīcā. Es vēlētos jums iepazīstināt ar koka savienošanas tehniku, ko sauc par kabatas savienojumiem. To 1990. gadā izdomāja uzņēmums Kreg. Šodien ir ļoti daudz uzņēmumu un zīmolu, kas ražo instrumentus. Kabatas savienojumiem. Man šeit ir lielākā daļa instrumentu no Triton zīmola, bet arī risinājumi no dažiem mazāk zināmiem zīmoliem vai pilnīgi bez nosaukuma. Tomēr princips visiem ir līdzīgs. Kad tiek savienoti divi gabali, vienā no tiem tiek izurpts vairāk vai mazāk. Akls caurums pie 15 grādu leņķa. Tomēr tas nav. Pilnīgi akls jau turpinās. Ar šauru caurumiņu skrūves kāpam. Abi gabali tiek pielikti viens pie otra. Skrūve tiek ievietota kabatā. Ieskrūvēta otrajā gabalā. Tas netiek iepriekš izurpts, tiek izmantota. Skrūves, pašvītņošanas, spēja. Šī tehnika, tāpat kā viss pasaulē, ir gan nekritiski atbalstītāji, gan pretinieki. Es piedaru pie trešās grupas, tāpēc to nenosodu, ne arī slavinu. Es vienkārši domāju, ka dažviet to ir piemēroti izmantot, un ar priekšrocību to izmantoju, bet citur tas nav piemērots. Tāpēc es ņemu no tā tikai to labāko, un tas ir savienojuma izpildes ātrums. Tā izturība un, savā veidā arī, universālums. Tā trūkums, galvenokārt kritiķu skatījumā, ir tas, ka koka konstrukcijā tiek ievietots kāds tērauda savienojuma materiāls, vai arī tas, ka savienojums parasti ir redzams, respektīvi pēc tā ir redzamas noteikti spēdas. Tāpēc ir prātīgi to izmantot no kādas neredzamās puses. Bieži to izmanto, piemēram, rāmīšu savienošanai. Tas ir ātri, tīri, efektīvi. Kad tas ir no aizmuguras un no priekšpuses neko neredzat. Kad skrūvi ieskrūvējat, tad atveri varat aizsekt ar kādu koka aizbāzni. Vai arī tā, lai aizbāžņi veidotu kādu krāsu kontrastu. Ar pamata materiālu. Ir vairākas savienošanas iespējas. Vai nu to savienojat tikai ar skrūvēm, kas būtībā rada arī izjaucamu savienojumu. Tomēr varat arī abu detaļu malas pārklāt ar līmi, pievilkt ar skrūvēm un pēc līmes nožūšanas skrūves atkal noņemt. Tādējādi jūs atņemtu argumentus lielākajiem kritiķiem, ka tur paliks skrūves. Jebkurā gadījumā tur tomēr paliks caurumi, kurus jums kaut kādā veidā jāizpild. Vai arī tas ir abu šo metožu kombinācija, tas nozīmē, ka līmējat un skrūvējat, un skrūves atstājat kā drošības un stiprības elementu. Ja jums nav nekādas pieredzes ar šiem savienojumiem, es ieteiktu jums tiešām kādu vienkāršu ierīci, kas maksā dažus 100 eiro. Un tikai tad, kad tā jums pierādīsies, apsvērt sarežģītākas ierīces iegādi, kas var maksāt pat vairākus tūkstošus eiro. Es šīs ierīces sadalītu mobilajās un stacionārajās. Mobilās parasti ir mazas un jūs tās varat novietot praktiski jebkur. Tas ir ērti, jūs varat ar tām piekļūt pilnīgi visur, bet tās nav piemērotas, piemēram, lielākām caurumu sērijām. Un tad ir galda ierīces, kuras jūs piestiprināt pie darba virsmas un ievietojat tajās materiālu. Un urbjat. Tās ir tieši noderīgas, ja veidojat lielāku daudzumu caurumu. Un, iespējams, vienāda izmēra detaļās. Šādai mazsērijas ražošanai tās noteikti ir izdevīgas. Es ieteiktu vispirms iegādāties to lētāko mazo ierīci, un tikai tad, ja šī metode jums pierādīsies kā efektīva, apsvērt iespēju iegādāties kādu dārgāku galda ierīci. Tad jums tas mobilais tāpat paliks, un jūs to varēsiet ar priekšrocību izmantot tur, kur galda ierīce nevar izmantot. Piemēram, nesen man vajadzēja piestiprināt dēlu vai plāksnī starp diviem griestu sijām, un es nevarēju to urbt augšā griestos. Man vajadzēja to faktiski pieskrūvēt sānos pie tām sijām, un tur tas pavisam vienkāršais kapsveida savienojuma rīks bija ļoti noderīgs, un tas bija perfekts risinājums. Lai neaizmirstu, pastāv arī dažādas modifikācijas, kur viens ražotājs veido šos caurumus nevis urbumam ar 9,5 mm diametru, bet gan urbumiem ar 6, 8 un 10 mm diametru. Es domāju, ka tieši šo rīku varētu izmantot ar priekšrocību tā, ka caurums tiktu izurpts pilnībā cauri, arī līdz pretējai daļai, un tērauda savienotāja vietā tur varētu iedzīt tapu vai nu 6, 8 vai 10 mm, kas arī ir diezgan interesants risinājums. Un tad šeit ir vēl viens rīks, kas būtībā balansē starp mobilu un galda, jo no tā var izņemt urpšanas uzmalu. Un turpat ir iespēja iestatīt dažādus leņķus, tāpēc jums nav jāurbi tikai pie 15 grādu leņķa. Visiem Triton zīmola kabatas savienojuma rīkiem ir pievienots arī tāds kā sākuma komplekts. Ar piederumiem, kurā atradīsiet speciālu urbi ar 9,5 mm diametru un sašaurinātu galu.
Ar uzmamu, kas kalpo kā dziļuma ierobežotājs, tad speciāli. Garu biti, skrūvju komplektu un arī koka aizbāžums. Šīs skrūves no pirmā acu uzmetiena izskatās nedaudz īpašas, bet patiesībā tās ir diezgan parastas. Tām ir tikai pašvītņojošs gals, apakšā plakana galva, jo iegriežamā galva varētu materiālu sašķelt. Un augšpusē. Tām ir Robertson piedziņa, tas nozīmē iekšējs četrstūris, bet tas tikai tāpēc, ka tas ir izplatīts Amerikā. Šīs skrūves var diezgan labi aizstāt ar kādu citu alternatīvu, kas jums ir. Tuvāka, pieejamāka, patīkamāka, piemēram, ar krustveida piedziņu vai torks piedziņu. Un galvas diametram nevajadzētu būt lielākam par 9 milimetriem. Svarīgs ir arī garums, kas tiek izvēlēts atkarībā no materiāla biezuma, kurā jūs iepriekš urbiet, kā arī atkarībā no pretējās daļas biezuma vai platuma, lai skrūve neizietu cauri. Ja jūs veidosiet vairākus caurumus kādu lielāku sēriju, noteikti ir vērts izmantot 2 akumulātoru, skrūvgriežus, vienu ar lielākiem apgriezieniem urpšanai un otru ar mazākiem apgriezieniem, skrūvēšanai. Saites uz visiem produktiem, kas parādījās video, atradīsiet aprakstā zem video. Paldies, ka skatījāties! Lai jums jauka diena! Un es ceru atkal tikties Unimax darbnīcā.